Šodien paskatīsimies, kāds sakars ir mūsu ausīm ar mūsu jaunības paildzināšanu. Kā jau jūs zinat, mums uz vecumu paliek tādas lielas ausis, esat ievērojuši veciem cilvēkiem, un arī lieli deguni. Bet pie deguna mēs atgriezīsimies mazliet citā dienā. Šodien paskatīsimies ausis. Kas notiek, kad jūs viņas mazliet paceļat uz augšu? Izmainās sejas forma, vai ne? Izmainās. Arī šeit uz vecumu mums rodas krūnciņas, kas nozīmē, ka mums sāk āda iet uz leju. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi katru rītu pavingrināt viņas. Kā tad viņas vingrināt? Ko es parasti izmantoju tieši pati priekš sevis katru rītu, kas arī dod enerģiju. Ko mēs darām? No sākuma mēs vienkārši piespiežot, velkam viņas uz augšu. Tādā veidā lēnām kustībām mums nekur nav jāsteidzas. Darat vismaz minūti, ja jums nav laika, iesākumā pietiks ar kādām 20 reizītēm. Jo tad, kad jums sāks iepatikties šīs procedūras, jūs jau sāksiet viņām veltīt daudz vairāk laika, bet no sākuma tā ir kā ir. Es jūs pilnīgi labi saprotu. Tālāk, ko mēs darām? Kad esam pabucinājuši šitās austiņas, ko mēs darām? Mēs atliecam šo austiņu un ļoti svarīgi arī šeit aizmugurē ir pavingrināt tieši gar to kauliņu, kas mums te nāk, jā, tāds cietumiņš. Un vienkārši pulksteņa rādītāja virzienā vienkārši kārtīgi izmasējam to vietiņu. Tā, tagad ejam pie nākošās austiņas, arī droši varat darīt vai nu minūti, vai nu 20 sekundes. Nu, cik no kuram ir laika, jā, bet galvenais, ka jūs darat. Un rezultāts uzreiz, protams, nebūs, bet rezultāts ir diezgan ātri no šitā visa. Super. Tālāk, ko mēs daram? Mēs kārtīgi viņas izspaidam. Lai mums uzlabojas asinsrite, jo arī ausīs mums ir ļoti daudz punktu, un ausis mums ir savienotas kopā arī ar šo lielo muskuli, tas mums ir galvas karkas ar ādu kopā, ja? Pie ko es arī jums parādīšu pie tā, kā ar to strādāt, lai jums seja tik ātri nenoslīdētu uz leju. Tad, kad mēs esam viņas izmasējušas, tad mēs vienkārši ņemam viņas un salocam. Šādi, redzat? Tas arī uzlabos viņām asinsriti, un jūs arī redzat, kā šī vietiņa paceļās uz augšu. Ja? It kā no sākuma var likties šī procedūra tiešām ļoti sāpīga, man arī tā bija, ļoti sāpēja, bet ar laiku austiņas sāk palikt pierot pie tā, un viņas sāk palikt mīkstas, kas mums ir ļoti svarīgi, lai mums saglabātos jaunība. Nu ko, dāmas, vingrinājumi ausīm daram katru rītu, un rezultāti jau redzēsiet pēc neilga laika. Lai jums jauka diena! Atā!